Ieklausīsimies vārdos no pravieša Jesajas grāmatas 40. nodaļas. Redzi, Kungs Dievs ar spēku nāk, ar savu izstiepto elkoni valda. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, Kungs, ka pār mums atkal ir uzaususi ne tikai saules gaisma, bet arī tava žēlastība. Ar spēku tu nāc, savā spēkā tu darbojies, tavs spēks paliek mūžīgi, nekas nespēj tam pretoties. Mēs varam tikai mācīties tam ļauties un ar to sadarboties. Tādēļ palīdzi, Kungs, mums tavu spēku ieraudzīt un atpazīt, lai mēs zinām, kādos brīžos un kurās situācijās tu savā spēkā esi klātesošs. Mēs itin viegli varam iztēloties tavu spēku, izpaužamies dabas varenībā, vētrās, zemestrīcēs un tam līdzīgās parādībās, jo galu galā tu esi visa radītājs. Ir tikai saprotami, ka tieši dabas procesos tevi intuitīvi meklējam, taču vienlaikus mēs nevaram ignorēt savulaik pravieša Ēlijas piedzīvoto. Tu, Kungs, viņam atklājies nevis grandiozās postošās stihijās, bet klusajā, čukstošajā balsī, kas viņu gluži nemanāmi uzrunāja. Varbūt tiešām tā ir? Tavs spēks ir ieraugāms nevis tur, kur kaut kas ārdās, plosās, brūk un jūk, bet tur, kur klusi un nemanāmi kaut kas veidojas un dzimst. Tajā, kā aug zāles stiebrs, kā pumpuri plaukst, kā cilvēkbērns veidojas mātes miesās. Spēks, kas izpaužas pacietībā un neatlaidībā, radot šajā pasaulē dzīvību un skaistumu. Spēks, kas izpaužas līdzcietībā un gādībā, izrādot laipnību un sniedzot palīdzību. Pravietis Jesaja aicināja pamanīt tavu klātbūtni. Redzi, Kungs Dievs ar spēku nāk, un mēs varētu izsaukties un jautāt, kur viņš ir, kur viņu meklēt, kā viņu atpazīt. Un caur tavu pravieti tu pats, Kungs, sniedz atbildi, ka mums ir jāraugās pēc tava kalpa, jo viņā būs jaušama tava klātbūtne un darbošanās. Redzi, tas ir mans kalps, es viņam devu savu garu. Viņš nebrēks un neklaigās, ielās nedzirdēs viņa balsi, aizlaustu niedri viņš nenolauzīs, kvēlošu degli viņš nenodzēsīs, uzticīgi viņš nesīs tiesu. Un patiesi mēs zinām, ka tu, Kungs, esi gars, un līdz ar to visur tur, kur ir un izpaužas tavs gars, tur klātesošs esi tu pats, un Kristus iemiesoja tavu garu, tavu būtību visā pilnībā. Un tieši Kristū mēs redzējām piepildāmies seno pravietojumu, ka tevi, tavu spēku un tavu darbošanos vispilnīgāk var izjust un piedzīvot tieši tur, kur cilvēki nekliedz viens uz otru, kur viņi nedara cits citam pāri, kur viņi neposta, neiznīcina, bet kur viņi saudzē to, kas aizlausts un nespēcīgs, bet vienlaikus klusi un ar pārliecību aizstāv patiesību un taisnību.
Jā, visur tur un tad tu, kungs, esi atnācis ar savu spēku. Savukārt tur, kur redzam vardarbību, agresiju, postu un iznīcību, tur darbojamies mēs paši savā spēkā, vai pareizāk būtu sacīt, savā nespēkā, savā izmisumā, savā aizvainojumā. Jo īsts, patiess spēks ir mierīgs, drošs, pārliecinošs. Un tas spēks, kas tevis dots, kungs, vispirms ir iekšējs, jo tu taču esi gars, un mūsos katrā, apzināmies to vai nē, ir kaut kas no tava gara. Līdz ar to tavs spēks var kļūt arī par mūsu spēku. Protams, ne visā pilnībā, ne absolūtā nozīmē, taču kaut daļēji, kaut nedaudz mēs varam no tevis iegūt visu to, kas nepieciešams mierīgai, drošai un pārliecinošai dzīvei. Tavu spēku, tavu gudrību un pats svarīgākais – tavu mīlestību, jo vispilnīgāk tavs spēks izpaužas mīlestībā. To nevar pārspēt nekas, nekas nevar uzvarēt mīlestību. Tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Bija pārliecināts apustulis Pāvils. Kādu laiku viņš bija mēģinājis dzīvot pats savā spēkā un saprašanā, pēc savas gudrības, pēc savām mērauklām, un tas beidzās ar sagrāvi un katastrofu gan viņam, gan citiem ap viņu. Un tad viņš piedzīvoja, kungs, tavu mīlestību un no tās izrietošo piedošanu un atjaunošanu. Un viņš saprata vienu, lai cik vāji un nespēcīgi būtu mēs paši, mums pietiek, kungs, ar tavu žēlastību, jo caur tavu žēlastību mēs saņemam arī tavu spēku, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.